Ar optiskā tīmekļa attīstību Latvija jau tuvāko gadu laikā varētu kļūt par valsti ar ātrāko interneta pieslēgumu Eiropā, lēš Latelekom pārstāvji. Tas ir pilnīgi reāli, un uz to mēs ejam. Latelekom ir uzsācis ķēngaraka dzīvokļu pieslēgšanu nākotnes tīklam, kāds jau ir izbūvēts Zoltūdē. Labdien! No Latelekom. Tieši man aiz muguras mūsu līniju inženieri veids darbības, lai viens no mūsu klientiem pavisam drīz varētu izmantot visas tās iespējas, ko sniedz optiskais kabelis. Optiskais kabelis, salīdzinot ar savu vecāko brāli varavadu, ir krietni plānāks, tā diametrs ir tikai pāris milimetri. Kabeļa iekšpusē ir stikla šķiedra, kas pārvada gaismas viļņus. No Latelekom serveriem, no visas informācijas, kur plūst internets, viņš tiek padots pa gaismas stariem, vieninieciņu un nullītes iet tieši pa gaismu. Tas ir pagaidām dabā iespējamais maksimālais ātrums, ko var sasniegt. Optiskā kabeļa ievilkšana tehniski nedaudz atšķirās no parastā pieslēguma ierīkošanas. Gaismas vads ir krietni trauslāks par parasto kabeli, tādēļ meistari ar to rīkojas krietni piesardzīgāk. Vada novilkšana no kāpņu telpas līdz ierīcēm, datoram, televizoram un telefonam aizņem aptuveni pusotru stundu. Kad tas ir izdarīts, sākas pieslēguma ātruma testēšana. Tās rezultāti uzrāda, ka Oļega dators ir pieslēgts pie nākotnes tīkla. 100 megabit, 200 megabit, 500 megabit ātrums, tas ir tas, ko varēs droši lietot pa internetu. Jūs varēsiet lejupielādēt filmas burtiski 2-3 minūšu laikā, apmainīties ar failiem ar saviem kolēģiem, skatīties augstas izšķirtspējas televīziju bez mazākās aizturas, lietot internetā smagākās aplikācijas, kas ir YouTube HD vai Skype video, arī augstākajā kvalitātē. Raivis Manskevičs saka, ka uz doto brīdi ierindas mājas interneta lietotājiem ir gandrīz neiespējami pilnībā šādu pieslēgumu noslogot. Taču raugoties uz to, cik ātri attīstās IT tehnoloģijas, nākotnes tīkls jau ļoti drīz kļūs par dzīves nepieciešamību. Kaut vai, piemēram, varēs tiešsaistē nākotnē mācīties attālināti un likt klātienē eksāmenus, klātienē izmantojot internetu mutvārdu eksāmenus. Ir mēģinājumi veidot pakalpojumus, kad iet pie ārsta. Vizīte pie ārsta, izmantojot internetu, tieši optisko internetu. Tur ir ļoti svarīgi tieši tas video kontakts un augstā izšķirtspēja. Šobrīd nākotnes tīkla izbūve ir pabeigta Zoltūdē, kur tam ir pieslēgtas ap 100 māju, un tās iedzīvotāji jau bauda 100 megabītu pieslēgumu un augstas izšķirtspējas televīziju. Tagad Latelekom ir sācis apgūt ķēngaraka. Oļega dzīvoklis ir viens no pirmajiem šajā rajonā, kur ievilkti gaismas vadi. Kompānija sola, ka tuvāko 2 gadu laikā optiskais internets būs pieejams teju visiem rīdziniekiem, bet pēc 4 gadiem tīkls darbosies jau gandrīz visā Latvijā.